Liela dīvāna pārvietošana var būt grūts uzdevums, un daudzi no mums to atliek vai vispār izvairās, baidoties no bojājumiem. Runājot par liela dīvāna pārvietošanu, pastāv dažas tipiskas problēmas, ar kurām jūs iespējams saskarsieties. Pirmā un visredzamākā ir šaurās durvis. Jūs būtu pārsteigts, cik bieži šis mazais šķērslis var apturēt visu jūsu kustību. Un tad, protams, ir kāpnes. Neatkarīgi no tā, vai dodaties augšup vai lejup, pārvietošanās pa kāpnēm, izmantojot masīvu mēbeļu gabalu, var būt īsts piedzīvojums. Vēl viena nopietna problēma ir bojājumi. Jums ir jādomā ne tikai par pašu dīvānu, bet arī par sienām, grīdām un citiem šķēršļiem, kas varētu būt ceļā. Un neaizmirsīsim par traumu risku. Jūs nevēlaties iegūt diska trūci vai izvilktu muskuļu tikai dēļ tā, kā pārvietojat kādu mēbeli. Tātad, kā izvairīties no visām šīm iespējamām kļūmēm un iegūt savu lielo dīvānu no punkta A uz punktu B vienā gabalā? Kas jūs sagaida, ja jums nepieciešams pārvietot dīvānu? Pirmkārt, jūs vēlēsieties sagatavot vietu. Tas nozīmē, ka ir jāatbrīvo ceļš, jānoņem visi šķēršļi un jāpārliecinās, ka jums ir skaidrs maršruts no sākuma līdz beigām. Jums vajadzētu arī veltīt laiku, lai izmērītu durvis, kāpnes un citas šauras vietas, lai pārliecinātos, ka jūsu dīvāns tajās ietilps. Pēc tam jūs vēlēsieties savākt darbam piemērotos rīkus. Pareizs aprīkojums var būtiski mainīt liela dīvāna pārvietošanas procesu. Vēl viens svarīgs faktors ir tehnika. Jūs vēlēsieties celšanai izmantot kājas, nevis muguru, un pārliecinieties, ka stumjat vai velkat drošā un kontrolētā veidā. Ir arī ieteicams, lai draugs vai ģimenes loceklis jums palīdzētu, it īpaši, ja jums ir darīšana ar īpaši smagu vai neērtu mēbeli. Vēl viens faktors ir transports. Dīvānu neieliks jebkurā mašīnā vai pat busiņā. Bet ko tad, ja jums nav neviena no šīm lietām? Ko darīt, ja jūs pārvācaties uz jaunu vietu un jums nav speciālais aprīkojums? Ko darīt, ja jums nav piemērots transports? Ko darīt, ja jums nav vēlēšanās riskēt ar savu veselību? Šis ir tas gadījums, kad ir jāizmanto profesionāļu palīdzību. Mūsu pārvākšanās servisa speciālisti pārvietos jūsu dīvānu droši. Dīvānu pārvietošana ir mūsu ikdiena.